Liels prieks jūs šodien šeit redzēt. Un tiešām prieks redzēt, kad esat saņēmuši balvu par iecienītāko grāmatu pārdošanas veikalu. Kā jums tas izdevās? Kā jums izdevās sasniegt šādu tik labu rezultātu, ka klienti par jums tik pozitīvi izsakās? Paldies par augsto novērtējumu no lasītājiem, no nozares speciālistiem, paldies visiem mūsu darba kolēģiem, kas mums ir palīdzējuši, mūsu lieliskai apgādu vadītājai Bijai Kilboks kundzei. Mēs strādājam pēc vislabākās sirdsapziņas, mēs strādājam ātri un esam ļoti atsaucīgi. Mums zvana cilvēki, kuri saka, es ļoti gribu nopirkt, un man nesanāk, es nemāku, un tad mēs ieliekam laiku, ieliekam savus nervus, un cilvēks nopērk, un tad viņš piezvana un saka, man izdevās, paldies, es nopirku grāmatu. Un tas ir ļoti, mums tas ir ļoti patīkami, un mēs strādājam tiešām pēc vislabākās sirdsapziņas. Kas varbūt 2023. gadā bija tāds vai interesants, vai kāds interesants vai jautrs notikums? Kaut kas tāds, ko mēs ikdienā nevarētu tā vienkārši dzirdēt no malas. Jā, mēs visi zinām, ka latvieši ir visur pasaulē, bet mēs to zinām vēl labāk, jo ir burvīga kundze Bermudu salās, kas sūta grāmatas, ir kungs no Jaunzēlandes, ir latviešu turisti Balī, Tanzānijā, no kurienes viņi sūta grāmatas, ir Japāņu kungs, kas ir iecienījis, tas gan ir Japānas īsts, un viņš ir iecienījis mūsu adījumu grāmatas. Viņš sūta visas adījumu grāmatas, viņam vajag Japānā mūsu adījumu rakstus. Un tie ir tādi, tiešām visā pasaulē ir latvieši, visur mēs esam. Bet vislielākais paldies vienmēr ir mūsu klientiem tepat Latvijas laukos un pilsētās. Tie ir mūsu mīļie. Visi ir mīļi, bet tie ir ļoti mīļi.